Ja jūs lietojat kaut kādu Sony kameru, piemēram, ZVE1 vai kaut ko citu, tad jūs ziniet, ka Sony ir tāds foršs rokturītis, kuru var pieskrūvēt apakšā, un tad to kameru var turēt un filmēt sevi, un tur iekšā uz tās pults ir ieraksta podziņa un zoom podziņa un tā tālāk. Un tas ir foršs risinājums, jo vienkārši turēt kameru uz kaut kādu selfiju stika rokā ir tā kā jā, bet tā kā nepietiek, jo jūs nedabūjat viņu ieslēgt. Tātad šī rokturīša ideja ir tas, ka jūs varat to kameru tur uzlikt, pieskrūvēt un nospiest ieraksta pogu, kas ir baigi forši, jūs vienatnē vlogojat. Bet šis rokturītis ir salīdzinoši dārgs. Un tagad man Smolriks atsūtīja savu versiju, ko viņi ir radījuši, un saucās Vlogging Tripod Kit. Tātad vlogošanas statīvs, un te ir optimistiski piezīmēta arī gaismiņa. Vai tas tā ir? Paskatīsimies, kas tad mums tur ir iekšā. Tagad mums ir tāds unpackings, ja, brutāls, ko mēs tur atradīsim. Es nezinu, kas tur iekšā, bet tā ir alternatīva Sony oriģinālajiem rokturītim. Vai šī alternatīva ir laba un cik laba tā ir, to mēs tūlīt noskaidrosim. Te mums ir papīriņš, polsterējums, un te mums iekšā ir Vlogger Kit, jeb instrukcija. Instrukcijas, kā es vienmēr saku, ir jāmet ārā, jo produktam ir jābūt intuitīvam, lai es saprastu, kā tas pieslēdzas un kā tas darbojas. Te ir vadiņš USB-A un USB Type-C, un šis pirmais jau rada kaut kādas pārdomas, kāpēc, bet varbūt tas ir vienkārši baterijas lādēšanai. Cerams, jā, tas ir baterijas lādēšanai, kas ir forši. Lukturītis, ja, tātad lukturīša lādēšanai mums ir šitas te vadiņš. Lukturītis izskatās ļoti, ļoti intuitīvs. Mums ir ieslēgšanas podziņa, kuru mēs nospiedīsim. Un nospiežam un paturam, acīm redzot. Tas nebija sarežģīti. Tad, redziet, gaismiņas bija. Tad tev ir pirkstiņš, kur var nospiest, tā kā mēs izslēdzam, nekas viņš mainījās uz vēso toni. Var nospiest, bet nekas nenotiek. Tad jūs varat pagriezt tā kā vairāk, un tad jūs dabojat vairāk gaismas un mazāk gaismas. Tas bija intuitīvi. Un ja mēs pārslēdzam, tad teorētiski vajadzētu mainīties krāsai. Redzam? Jā, siltais un augstais. Superīgi, tātad RGB lukturītis var mainīt baltā balansu un nav nekāda indikātora, kādu krāsu jūs dabojat. Jāstrādā ir uz aci un nospiežam rullīti, pagriežam, mums ir gaišums. Un nospiežam vēlreiz, mums ir krāsa. Ok, tas izturēja manu intuitivitātes testu, un šo es atzīstu par labu, izņemot to ieslēgšanu, kas ir dīvaina. Acīm redzot, tikai vienkārši vienreiz jānospiež. Kas ir mīnusiņš, jo somā ieliekot viņu var nospiest netīšām, un viņš jums tur izlādēsies, kamēr jūs aiziesiet līdz vietai, kur jūs gribat filmēt. Par to būtu jāpadomā. Vadiņš ir attiecīgi tātad, lai mēs varētu viņu uzlādēt. Tālāk, foršā lieta. Mums ir pats statīvs, bet ne, to es nerādīšu. Es parādīšu, redzēt, kā viss ir smuki iepakots, ja, ļoti jauki. Te mums ir mikrofona aizsargs. Un mikrofona aizsargs patiesībā ir, es nezinu, kāpēc viņš te ir. Sony ZVE1 nāk kopā jau ar gatavu mikrofona aizsargu, un ZVE1 mikrofons augšējais ir salīdzinoši labs, kuru var izmantot arī tā kā reāliem ierakstiem. Un šeit mēs varam, atkal mēģināsim to intuitīvi, pieliekam šim mikrofonam priekšā šo te dzīvnieciņu, un mums ir vēja aizsargs, kas ir forši, bet ir oriģinālais Sony vēja aizsargs, tāpēc es nesaprotu, kāpēc šis man te ir vajadzīgs, pat ja tas ir pavelti. Bet labi, šim virsū ir tā kā karstās pēdas pagarinājums, tas nozīmē, ka jūs varat tomēr te pielikt vēl kaut kādu aksesuāru, bet tā kā man jau ir keits ar diviem šiem papildinājumiem, ar divām ligzdām, kur var kaut ko pieskrūvēt, tad šis ir it kā jauki, bet mazliet lieki, bet nu labi, noliksim maliņā. Un šeit ir galvenā lieta, kura tūlīt izturēs šo te uzticamības pārbaudi. Kastīte tukša, redzēt, tur nekā nav, un te mums ir rokturītis. Ar ko rokturītis atšķiras no Sony oriģinālā? Pirmkārt, kas uzkrīt, tad mēs varam noņemt nost šo pults daļu. Viņa te it kā magnēts, it kā nevar saprast. Ir kaut kāds magnētiņš, bet ļoti, ļoti tā kā, nu, turās tā ļoti švaki. Bet viņu var noņemt nost. Tas nozīmē, jūs noliekat kameru, aiziet pa gabalu, pazūmojat, kas ir forši, bet vai tas tā strādā. Tagad, un kur ir baterija? Baterijas nav joprojām. Atceramies stāstu ar DJI Volta vai GoPro Volta, kur arī nebija baterijas, bet, nu, neko darīt. Šito mēs varam nolikt, nostatīt kameru, viss ir forši. Pieskrūvējas ļoti arī intuitīvi, skrūvējam skrūvi un pieskrūvējam.
Nospiežam pogu, pagriežam, viss ir forši. Kas man nepatika Sony rokturī? Man patika Sony rokturs, viņš bija diezgan forši, stabili uztaisīts, bet salīdzinoši dārgs. Šīs rokturītis, diemžēl, vai par laimi, nevar saprast. Man ir mazliet bažas par šo noturību, jo te ir plasmasas pēda, tātad, uz kuras griežās šī visa sistēma. Un, ja es viņu tagad nesāšu, ir tāda sajūta, ka viņš tā kā mazliet tā kā pa daudz kustās tajā plasmasā. Un kas notiks, ja es iziešu šodien ārā -7 grādos, viņš sasals un kamera būs pļakt zemē. Labi, par to ir jāpadomā. Bet primāri man interesēja tātad šis pults jautājums, jo šis smallrig risinājums ir salīdzinoši stipri lētāks nekā oriģinālais risinājums. Tātad šeit man ir pults, kuru var uzlādēt. Tātad tur ir iekšā lādējumā baterija, kas ir ok, jo visu laiku pirkt kronas un mainīt, kas bija Sony pultī, tas ir tā kā, savādāk. Jā, šis ir ļoti plasmasīgs. Tagad es viņu ieslēdzu on, un šeit mirgo lampiņas, redziet, un tagad man ir kaut kas jādara. Loģiski spriežot, man ir jāiet uz kameru, man ir jāieslēdz kamera, un kamerā man ir jāatrod menu, kaut kas saistīts ar savienojumiem. Visticamāk, tās būtu kaut kādas Bluetooth iekārtas, Bluetooth pairing on, un tagad mēs meklējam. Jā, viņš man prasa, lai es atveru aplikāciju šajā pultī un savienoju ar kameru. Tas tā nenotiks. Tātad spiežam cancel, ejam atpakaļ. Bluetooth remote control. Šis ir īstais. Ieslēdzam on. Use perform new pairing. Un tagad atkal man ir jāsavieno ar telefonu šis aparāts, bet es negribu ar telefonu, es gribu ar šo pulti savienot. Nospiedīsim cancel. Jā. Redziet, reālā laikā ar savu intuīciju un savu dāvāto intelektu es netieku skaidrībā, kā man šo vajadzētu savienot ar fotoaparātu. Kas ir mīnusiņš tam visam, jo es cerēju, ka tas notiks kaut kādā veidā baigi intuitīvi, bet tas tā nenotiek. Ok, būšu pēc brīža atpakaļ, sākšu lasīt instrukciju. Lūk, izlasīju instrukciju, tātad ir jānospiež 2 podziņas uz pults C1 un ieraksta podziņa, tad, kad jums kamerā ir atvērts Bluetooth savienošanas loks. Nospiežam, gaidam, kamēr kamerā parādīsies šī pults. Jā, fantastiskā kārtā parādījās, connected device ok, un šobrīd mēs esam tā kā saslēguši visu šo pulti. Tagad vajadzētu darboties visām funkcijām. Tiešām pārsteidzoši 21. gadsimts. Mums strādā zooms, mums strādā foto un mums strādā ieraksts. Ideāli. Tagad crash tests šitam visam pasākumam. Izslēdzam pulti, izslēdzam kameru, paiet 2 dienas, ieslēdzam kameru, ejam kaut ko fočēt un es ieslēgšu pulti un ieslēgšu ierakstu. Ieslēdzas. Super. Izslēdzas. Izslēdzam pulti. Ideāli. Tātad, morāle kāda. Šis lētais statīvs. Un šis ir tiešām pirmais iespējas. Man patīk lampiņa. Lampiņa ir patiešām jauka, jo lampiņu es tā kā varu gan pielikt gan pie kameras, gan pie keidža. Un es varu tā kā lampiņu ieslēgt, un tad es varu iet kaut ko filmēt, kaut ko darīt un mainīt krāsu, gaismu vispārējais. Laba lampiņa vienmēr noder. Tālāk, šī pults ir patiesībā ļoti ok, izņemot pirmās tādas šaubas. Man ir tas ieslēgšanās slēdzītis, kam nav absolūti nekāda fiksatora. Viņš ir vienkārši on-off, un viņš ļoti viegli ātri var ieslēgties, izslēgties. Viņš visticamāk somā to darīs. Otrs ir tas stiprinājums, kā viņš te turās. Arī tas ir tāds mazliet tā kā, varēja kaut ko. Visticamāk, somā tas viss izbirs. Un trešā lieta, vislielākās pārdomas, diemžēl, ir šīs kameras stabilitāte uz tā statīva. Man negribas tagad ieraksta laikā viņu nolaust, varētu notestēt, bet visa tā plasmasas konstrukcija staigās, staipās un tā tālāk. Un es saprotu, tas ir lēti un tas ir viegli un tas ir forši,
Kaut gan šitāds komplekts jau palika, kamera, objektīvs un lampiņa jau paliek tā kā jau tāds smags. Nu, labi, man keitšs ir klāt, bet jā. Ok, produkts ir labs. Man patīk tas komplekts, man patīk, viņš ir ļoti, es pielikšu aprakstā linku, viņš ir ļoti lēts, ļoti pieejams. Te ir vēja aizsargs, kuru mēs varam pielikt, es domāju, ka kopā ar lampiņu. It kā varam, it kā nevaram. Nu, varam, jāiemanās, jā. Tātad pieliekam vēja aizsargu, pieliekam lampiņu, mums ir tāds komplektiņš un mums ir tas statīvs, bet tas statīvs ir tātad diezgan plasmasīgs un nu, varbūt mazo ZV-10, piemēram, vai ZV-1, kas mums tur vēl bija, mazās kameras, vieglākas tās var noteikti. Šis ir ZV-1 ar 24 mm objektīvu, kas ir pasmaks komplekts. Attiecīgi uz tā statīvu viņš tā kā viss mazliet tā kā vibrē, ļurkājas un nevar saprast, kurā brīdī nolūzīs. Ok, es nesaku nē, bet ja jūsu kamera ir smaga, vai ja jūs liekat virsū smagu objektīvu, tad tomēr jāpadomā, varbūt, ka oriģinālais Sony rokturis būs mazliet drošāks pasākums, jo būtu godīgi ļoti muļķīgi, ja viņš nolūstu šādā situācijā. Atvērts jautājums, vai to pulti var savienot ar citām kamerām, nezinu, jāpamēģina, bet šis ir rakstīts konkrēts savienojums ar Sony ZV sērijas kamerām, tā ka ja jūs vlogojat, filmējat ar Sony ZV visām kamerām un gribat mazliet ietaupīt uz oriģinālu rokturīti un nebaidaties, ka jūsu kamera nokritīs, tad SmallRig šis rokturītis ar pulti ir baigi foršs, jo pults patiesībā strādā ļoti forši, ļoti jauki. Ir gan zoomiņš, gan ieraksts, gan foto funkcija, gan C1 programmējamā, un visticamāk šitam vajadzētu strādāt kaut kādus 15 metrus, ko nevar izdarīt ar Sony rokturi, jo viņš ir pieskrūvēt pie kameras un jūs pulti nevarat noņemt. Šo var paņemt nost, pazaudēt un uzlādēt, tad nav jāmaina baterija. Ir plusi, ir mīnusi. Izlemiet, apdomājiet un varbūt jums noder šāds rokturītis. Paldies SmallRigam, ja, tātad skatieties aprakstā links. Ok, ņēmiet par labu, varbūt jums šāds komplekts noder un tā tālāk. Vēl man šai kamerai ir piedzīvots klāt SmallRig Keitšs, kas bija tāds dīvains lēmums, jo ZV-E1 ir visai maza jauka kamera. Tātad ļoti forša kompakta, ko var iemest somā, un keidža, tātad rāmja likšana uzreiz nozīmē, ka tas pasākums paliek smagāks, bet šai gadījumā es jūtos priecīgs, jo šim keidžam ir, redziet, mazliet klāt tāds plasmasas imitācijas, ja gumijas imitācijas rokturītis, kas Sony ZV-1 rokturi padara lielāku, ērtāku un, godīgi sakot, manai rokai uzreiz ļoti patīkami satveram un noturamu visos virzienos, kas ir forši. Plus šim keidžam, kā jau standartā SmallRigiem, jūs dabūjat visādas vītnes apkārt, kur jūs varat pieskrūvēt visu tur follow, fokusu, visu pārējo. Un ja jūs ietaupījāt 2 štukas pērkot ZV-E1, nevis FX3 Sony, kas ir Cineline, tad ar šo keidžu pa pārdesmit eiro jūs principā pārvēršat šo par FX3 un jūs varat skrūvēt visus tos piedarumus klāt un komplektā vēl nāk smuks HDMI vada holderītis, jeb spīles, kurā jūs to mikro HDMI varat smuki ieskrūvēt, lai viņš jums nenoraujas. Kopumā ļoti foršs, salīdzinoši lēts keitšs, manuprāt, viens no lētākajiem, ko es esmu redzējis, nemaksā tiešām daudz un padara to kameru uzreiz tādu robustāku un apķūnējamāku ar visādām lietām. Un vēl, protams, šim keidžam apakšā mums ir ārkas viss plate, kas ir standarts, un SmallRig piedāvā arī mazo plati ar ārkas viss apakšiņu, ja, tad, ko mēs varam pielikt apakšā kamerai, kas ir tikai pagarinājums uz leju, bet nav šis ekstra rokturis. Un es godīgi sakot, tomēr laikam labāk atbalstu šo keidža risinājumu, jo tas rokturīts paliek lielāks un ērtāks. Ja jums ir mazāka roka, jums iespējams pietiek ar šo apakšējo plati, bet šajā gadījumā ar keidžu tā kamera paliek jau tāda saķūnēta un gatava darbam. Tātad nepērciet FX3, pērciet ZV-E1, patiešām fantastisks darba, nevar teikt zirgs, ja viņi ir maziņi. Darba dzīvnieciņš, un ja mēs viņu apķūnējam mazliet ar SmallRig keidžiem, tas jau paliek diezgan tā forši, diezgan nopietni, un te visu kaut ko var pielikt klāt. Tātad Sony ZV-E1 plus SmallRig keidž kļūst par FX3, un jūs ietaupat diezgan daudz naudas. Paldies, ka skatījāties, nospiediet laiku apakšā.